Atverat galveno izvēlni, pagrieziet kontrolieri, lai atlasītu opciju Zeroing un Reticle. Un pēc tam dodieties uz piešaušanas iestatījumiem. Savieto mērķi punktu un salīdziniet ar lodes trāpījuma vietu, lai veiktu vertikālo, horizontālo regulēšanu. Pagrieziet pogu, lai atlasītu, nospiediet M, lai apstiprinātu. Turiet nospiestu pogu M, lai saglabātu un atgrieztos. Ieiet tēmēkļa Reticle iestatījumos. Ir pieejami 7 tīkliņu stili. 8. tips ļauj lietotājiem pielāgot savus tīkliņu veidus, izmantojot lietotni. Noregulējiet tēmēkļa krāsu un spilgtumu. Pagrieziet pogu, lai atlasītu, nospiediet M, lai apstiprinātu. Turiet nospiestu pogu M, lai saglabātu un atgrieztos. Ieiet Zeroing un Reticle iestatījumos un iespējojiet BC funkciju. Iestatiet SPOA veidu, SPOA krāsu, BC mērvienības, kā arī lodes un laika apstākļu parametrus. Pagrieziet pogu, lai atlasītu, nospiediet M, lai apstiprinātu. Ieiet galvenajā izvēlnē Laser Rangefinder iestatījumi. Konfigurējiet LRF parametrus. Iestatiet attāluma datu rādīšanas laiku LRF tēmēklim un attāluma datiem. Noregulējiet LRF tēmēkļa veidu, krāsu un spilgtumu. Kad iestatījumi ir pabeigti, turiet nospiestu pogu M, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē un sāktu šaušanas testu.